patika. Grāmatas sektors arī rītīgi patika. Diezko gulta grāmatas bija. Un jā, ļoti super, man patīk. Tas ideāli. Izturēja visu ceļu bez apstājas. Es gribēju ļoti dzert, vienkārši es negribēju padoties. Kas patika vislabāk? Policijai pamāt. Jā, pateikt čau, jo mēs, kad mēs braucam katrai policijai garām, mēs pašteicu mani. Jā, mēs pateicām katrai policijai čau. Jā, pamājām. Gribējām dzert, gribējām nēst. Bet beigās mēs esam apakaļ. Jūs pieveicāt 7 kilometrus kā pirmais. Kādas sajūtas šodien? Sāgornās vai? Tā bija tāda mierīgā distance, kur visiem jāizbauda. Es braucu kopā ar dēliem, bet mums ir numuri bez vārdiem. Kāds no viņiem visdrīzāk? Vienkārši es braucu viņu. Sajūtas bija galvenais arī piedalīties. Lieliski, tā ir ļoti laba motivācija. Pirmo reizi piedalījies šādās sacensībās. Jā, liels malacis. Viņš jau ir sportists, pastāst, kur tu sporto? Kādu? Kur tu sporto, ko da? Basketbolā. Tepat ķekavieši jūs esat? No Baložiem. Lieliski, prieks redzēt jūs šeit. Peldējāt? Jā, viņš arī peld labi. Malacis. Viņš būs profesionāls. Liels sportists. Kas patika visvairāk trasē? Viss? Viss patika? Jā. Bija grūti braukt? Jā, un nē. Jā un nē. Kas vieglāk bija? Vieglāk bija braukt tad, kad ir līdzenes ceļš. Un visgrūtāk? Tad, kad ir nelīdzenes ceļš. Vēl kāds no ģimenes brauc, vai jūs divatā šodien? No kurienes jūs esat? Rīga. Maleči, paldies, prieks jūs satikt šeit. Man ir tas riteņu laimīgais numuriņš, nu redzēsim, kurš tad tas būs, ja? Numuriņš 8, 6, 8. Vai ir 868? Ir? Jūs? Nu, es saprotu, ka jūs reģistrējāties šodien, ja, pēc numuriņa, ja? Jā, jo mums tie numuriņi beidzās, mēs devām arī bērnu distances numuriņus. Wow! Šī ir jūsu, šis ir jūsu. Kā jūs sauc? Normunds. Normunds, ticējāt, ka varat minēt velosipēdu? Ticēju, protams. Tieši tā. Jātic. Nu, ko mēs esam izlozējuši galveno balvu no mūsu atbalstītāja internetu veikala 1ALV jaunu velosipēdu un laimīgais uzvarētājs Normunds. Mēs apsveicam Normundu. Un Normund, kāds sajūtas? Lielisks, protams. Ne katru dienu laimē jaunu riteni. Es sapratu, ka Normunds pēdējā brīdī izdomāja piedalīties, jā? Jā. Jūs pirms tam esat jau braucis pie mums Ķekavā? Ķekavā, nē, pirmo reizi. Jā, puika braucu ne pirmo reizi, es gan pats pirmo tikai. Super, nu es ceru, ka tagad būs iemesls, kā saka, braukt vēl. Jā, noteikti. Tiksimies nākamajā gadā. Jā. Paldies jums un apsveicam labu ripo. Paldies.